Tā, sāksim ar pirmo no jaunajām visām kamerām, Garde Pro A60. Tā ir kamera, kas nesūta nekur nekādas bildes, visa saglabā savā atmiņas kartē. Man tas ir diezgan pierasta lieta, ne visām vajag sūtīt tā, kas mums ir te līdzi. Mums ir instrukcija, diezgan smalka detalizēta. Nu, kā jau normāli latvieši, to mēs lasam, tad, ja kaut ko būsim sabojājuši. Tad ir kamera. Tad, kas mums te ir? Tad ir USB Type-C vadiņš. Tas mums arī nekad nav vajadzīgs. Un tad ir lencīte. Par lencītēm, ar ko piesiet pie koka īstenībā, ar Garde Pro es baigi apmierināt, tāpēc, ka viņa ir gara. Viņu var pielikt pie gara, nu, nevis gara, bet resna koka. Forši, jā, šis varētu būt no metāla, bet nu redzēsim, kā. Pagaidām augstumos viņi uzvedas labi, nekādu sūdzību nav. Nu, tīri tā man ļoti patīk. Jā, tas viss arī mums ir nost. Apskatīsim pašu kameru. Taisām vaļā. Tā. Ja viens mums ir nolipis nost. Ir forši, ka viņi nav tur pielīmēti tā, ka nevar dabūt nost kā citām kamerām. Visumā ļoti labi. Šī sistēma patīk, ļoti labs blīvējums. Nepieļauj mitruma nokļūšanu kamerā, kas ir daudzām kamerām problēma. Tā tad vajag SD karti lielo plato un baterijas. Tā. Sāksim ar SD karti, to es esmu iepriekš sagatavojis. Liekam iekšā. Ņemsim baterijas. Es izmantoju šādas. Īstenībā ļoti salīdzinoši lētas, kalpo to pašu, ko standarta kaut kādi svartas un tā tālāk. Bet maksā uz pusi mazāk. Man parasti pietiek pie šiem augstumiem 2-3 nedēļām. Redzēsim, kā Garde Pro uzvedīsies, to es nemāku pateikt. Tātad slēdzam iekšā. Ko mēs tur ieraudzīsim? Viņam nepatīk manā SD karte. Ok. Nav tā SD karte jauna. Tā varētu gadīties. Tā, format SD karte. Yes. Ok. Viss aizgāja. Labi, ko mēs redzam. Tālāk ir menu. Mēs varam uzlikt kustību, lai fotografē vai filmē tikai uz kustību, timelapse vai abus kopā. Man timelapse neinteresē, es lieku uz kustību.
foto un video. Es lieku tikai uz video. Foto kvalitāte līdz 64 megapikseli, ļoti labi. Lai viņa paliek, cik pēc kārtas taisīt viens, vairāk nav vajadzības. Video kvalitāte Full HD, 2K un 4K. Manuprāt, ļoti labi. Atstāsim 4K video garums. Te ir iespēja izvēlēties vai nu dienā, vai naktī. Teiksim, dienā uzlikt var garāku, lai netērētu tās baterijas tik daudz, naktī īsāka, bet mana pieredze liecina, ka 99%, nu labi, 90% pietiek ar 30 sekundēm gan dienā, gan naktī. Tas ir tāds optimālais laiks, kurā paspēja dzīvnieks tā gar kameru nogrozīties. Video skaņa, jā, protams, ir un viss ir kārtībā. Uz augstākā video formāts MP4. Te mēs varam izvēlēties pēc cik ilga intervāla, ja ir nepārtraukta kustība, ka mēs priekšā pēc cik ilga intervāla kamera filmē vai fotografē. Tā kā es viņu likšu pārējus, tad 0 sekundes, respektīvi momentāli. Jūtību kustības sensoriem es vienmēr jau no iepriekšējiem Garde Pro es zinu, kad uz lielākās viņš ķer diezgan labi, uz vidējās noķer to, ko vajag. Un viņam ir ar opcija viltus, respektīvi, ja kustās kāds zāriņš, vēl kaut kas tāds, viltus kustības detektors, to es atstāju uz zemākā parasti, bet, redzēsim, kā tas darbojas šīm parastajām kamerām, jo šobrīd to es izmēģināju tikai uz tām, kas darbojas uz aplikāciju. Sānu kustības sensoros slēdzu iekšā. Tas noder. Timelapse mums neinteresē. Laika zona. ITC +2 mums, ja nemaldos, skaitās. Uzstādīsim laiku. Tā, mums ir 2. mēnesis, datums mums ir 6. ja nemaldos. Tā. Info jābūt. Te mēs varam izvēlēties, kurās stundās strādā, kurās ne. Man vajag, lai strādā visu dienu naktī, tātad to mēs izlaižam. Kodu es nelieku parasti, bet varbūt arī iesaku. Valoda angļu, lai paliek. Power source. Baterija mums ir, bet, kā redzam, ir iespēja pieslēgt visus saules paneļus, kas nāk Garde Pro. Tas arī palielam būtu viss tā. Palielam gatavu uzstādīt darbam. Tā kā izdarīšu mežu, ieslēgšu zonu un uzspiedīšu startu. Bet to, visu arī tālāk